Es pirmo gadu piedalos pasākumā Nāc līdzās. Pasākumā, kurā mūziķi, sevi pierādījuši mākslinieki sadarbojas ar vēl nezināmiem māksliniekiem, bet es domāju, ar diezgan potenciāliem un perspektīviem, lai gan jāsaka, tie ir invalīdi. Un tātad šī sadarbība uz svētkiem ir nosaukuma Nāc līdzās. Man ir tā, ka man šķiet, ka tā ir norma tagad jau, bet es atceros, kad es pirms kādiem 4 gadiem pirmo reizi ar grupu aizbraucu uz vienu sociālo centru, vai pareizāk sakot, tā bija slimnīca. Un tur es biju uzaicināts spēlēt bērniņiem, un es pat nezināju, ka viņi mirst tajā slimnīcā. Un es atceros, tas bija man pamatīgs šoks, jo aicināja mani tā vienkārši teica, atnāc, tur būs jāuzspēlē bērniņiem. Tā ir slimnīca, bet neko vairāk neizstāstīja. Un es aizbraucu, es atceros, ka knapi nospēlēju tās pāris dziesmas, izgāju ārā no slimnīcas un pamatīgi nobimbājos. Un apsolīju sev nekad vairs nebraukt uz tām vietām, jo man bija šoks reāli, jo man priekšā bija bērni, kuriem bija asins vēzis, un viņi bija pēc ķīmiskās apstarošanas. Bet tad manī iekšā kaut kas tik ļoti sagriezās, un es sapratu, ka hei, pasaule ir arī tāda, pasaule ir dažāda, un tas, ko mums ikdienā potē par ideāliem, un par sapņiem un par cerībām, tad jāsaka, ka tie nav vienmēr tādi gaiši, rozā, un kādam tā cerība ir izdzīvot vēl mēnesi, vēl 2. Bet tā bija mana pirmā pieredze ar kaut ko ārpus normas. Bet tagad es saprotu, ka tā ir norma. Tā ir dzīve, un tā ir pasaule, un tā ir iekārtota dzīve. Un šeit atbraucot, es redzu gan vājdzirdīgus jauniešus, gan neredzīgus bērnus, gan ratiņu krēslos esošus bērnus. Un man kaut kā šķiet, ka tas ir normāli, tā ir norma, jo ilgus gadus arī Padomju Savienībā no mums tika slēpti. Es gan to nepiedzīvoju, man stāstīja, ka tika slēpti invalīdi, kropli jaunieši, tādi, kuri it kā bija ārpus normas, un sabiedrībai nevajadzēja viņus redzēt. Bet tagad man šķiet, ka šis ir lieliskākais veids, kā integrēt to sabiedrību un ļaut gan tiem, kas sevi uzskata par normāliem, redzēt un pierast, ka ir arī kaut kas it kā šķietami nenormāls, bet arī tas ir pietiekami normāli. Un arī šiem invalīdiem normāli kontaktēties ar mums. Teiksim tā, pat negribās dalīt. Mēs, viņi, šeit es jūtos, ka ir koncerts, kurā mēs kopā uzstājamies. Un tas puika, ar kuru es uzstājos, viņa vārds ir Kaspars, viņš ir feins, un mēs kopā. Tā, ka patiesībā es nāku šeit kā lielais mākslinieks, bet uz skatuves viņš man iemācīja, kā man vajag rīkoties, jo tā dziesma, kur es izpildu, tā ir diezgan salda, un es domāju, es te nākšu tagad uz emocijām spēlēšu, zinu, kā tur atkal saldās acis, bet tas puika vienkārši, havā, pasaka tā, un mēs ar viņu dziedam to dziesmu pilnīgi citādā gaismā. Un tas vien pierāda, ka mēs viens no otra varam mācīties. Un šajā koncertā patiesībā jā, tas priekšnesums ir tāds, pateicoties tieši Kaspara iniciatīvai un viņa tai neviltotajai un nesamākslotai vēlmei vienkārši nodziedāt dziesmu, tā kā viņš viņu izjūt. Man šķiet, ka šī koncerta vai šīs akcijas Nāc līdzās iniciatīva ir apsveicama tajā ziņā, ka šeit netiek iedalīti mēs, viņi, vai kāds normāls, kāds nenormāls. Te visi ir mākslinieki, visi sadarbojas, visi uzstājas kopā. Protams, mums jau pieredzējušākiem mūziķiem tā skatuve ir ierastāka vide. Un tie bērni un jaunieši, viņiem varbūt nav tik pierasts būt uz skatuves, bet tāpat laikā mēs varam no viņiem pamācīties, jo tu redzi, ka viņi tur ir patiesi un neviltoti. Un viņi neizdomā, kādiem viņiem vajadzētu būt, lai viņi labāk izskatītos citu acīs. Un tā ir tā lieta, kur var pamācīties, un tāpēc es to arī saucu par integrāciju, un ne tikai viņi integrējas mūsu vidē, bet mēs viņu vidē. Mēs vienkārši saplūstam kopā, un tā ir tā sabiedrība, tā ir tā pasaule, un tāda viņa ir. Jā, mēs jau ar Kaspara skolotāju vienojāmies, ka pavasarī es braukšu pie viņiem ciemos. Viņiem katru pavasari notiek tāda sadejošanās svētki, un viņi izmanto iespēju uzaicināt mani, un es labprāt arī aizbraukšu. Un mēs ar Kasparu vienojāmies, ka mēs arī
to dziesmu, kuru mēs izpildām šajā koncertā, dziedāsim pie viņa skoliņā. Un tāpat es šeit satiku jau jauniešus no Valmieras vājdzirdīgo internātu skolas, ar kuriem mēs Latvijas zelta talantos ieguvām pirmo vietu. Un man bija pārsteigums, ka viņi ne tikai sporto, bet viņi arī atbrauc un dzied, kas ir interesanti. Tad, kad es viņus satiku šeit, es biju pārsteigts, un es viņiem saku, hei, jūs šodien dziedat ar ko? Un tad es atcerējos, viņi taču nevar dziedāt, viņi dzied ar žestiem. Un tad es arī sapratu, ka cik man jau kaut kādas lietas šķiet pašsaprotams. Dziedāt, runāt, kādam staigāt. Un nav brīnums, ka kāds arī kādam ratiņkrēslā esošajam jaunietim pasaka, nāc līdzi man. Un pēc tam tikai atcerās, ka tu taču vari tikai braukt. Tas parāda to, ka mēs kaut kādas lietas uztveram pašsaprotam. Bet viņas nav jāuztver pašsaprotami. Bet par to kontaktu runāt, es uzturu un uzturēšu, un tāpat arī ārpus nāc līdzās. Es gan ar grupu, gan ar ielu vingrotājiem jau braukājam pa skolām, pa bērnu namiem, pa sociālajiem centriem un dodam to, ko mēs varam dot. Mēs nevaram varbūt materiāli viņus apdāvināt, bet mēs varam dot viņiem impulsu, motivāciju un piemēru. Un tas ir tas, ko es esmu darījis, daru un arī darīšu.